Espresso ar Eleks Kļaviņš. Koncentrētas sarunas par aktualitātēm juridiskajā jomā. Labdien! Mani sauc Eriks Bergmans. Es pārstāvu uzņēmumu Colliers Baltics un pēc amata esmu viens no partneriem. Labdien! Es esmu Ilga Gudrenika-Krebs. Esmu zvērināta advokāte un partnere zvērinātu advokātu birojā Eleks Kļaviņš. Labdien, es esmu Osvalds Zebris, un šodien mūsu raidieraksta tēma ir veltīta Rīgas centram. Ir ļoti daudz dažādos griezumos diskutēts par to, kā Rīgas centru atdzīvināt. Man šķiet, ka vārds atdzīvināt ir visvairāk dzirdēts kontekstā ar šo tēmu. Un šodien tad mēs mēģināsim arī saprast, varbūt, kāda ir tā aktuālā situācija, ko šeit varētu teorētiski darīt un kas jau tiek darīts tiesiskā jomā, bet vispirms es gribētu sākt, varbūt Ēriks mums varētu iedot tādu plašāku kontekstu par to, kas tad notiek Rīgas centrā, kas tur ir mainījies pēdējās 10 gadēs un kā tā situācija šobrīd ir. Jā, paldies. Jā, manuprāt, tas vārds atdzīvināt tiešām ir visaktuālākais uz doto brīdi, kas attiecinās uz to centru, uz to tukšumu. Daudzi par to arī runā. Un jā, tā ir, ka pēdējos 20 gados, ja pareizi atceros statistiku, apmēram 40% no iedzīvotājiem ir pametuši to centru. Lielākā daļa ir pārbraukuši kaut kur lielākoties pie Rīga, kādēļ aizbrauca prom no Latvijas, bet tā dinamika, demografiska dinamika tomēr nav tā iespaidīgākā. Un man liekas, pēdējos gados bija vairāki centieni to plūsmu samazināt. Kaut kur mēs droši vien no statistikas var redzēt, ka tieši centra ietvaros tas iedzīvotāju skaits minimāli arī palielinājies, bet kaut kā radikāli uz izaugsmi tendenci vēl joprojām neredzam. Bet nekustamais īpašums, parasti tas ir tāds labs indikators, kas parāda, kas varētu notikt tuvākā vai tālākā nākotnē, jo tur tomēr ir vajadzīgs zināms sagatavošanās posms, lai kaut kas jauns tiktu ieplānots un reāli uzbūvēts un tapt. Vai no tevis kā nekustamā īpašuma eksperta skatpunkta skatoties, ir kaut kādas cerīgas pārmaiņas attiecībā uz Rīgas centru? Jā un nē, bet, manuprāt, tas nekustamais īpašums ir tikai daļa no tās problemātikas, un tur ir vairāki faktori kopā. Manuprāt, ir vērts minēt vismaz pāris no viņiem. Pirmkārt, ja mēs runājam konkrēti par nekustamo īpašumu un nekustamo īpašumu attīstību, renovāciju, rekonstrukciju pilsētas centra, ļoti daudz ar ierobežojumiem. Mums šeit ir vēsturiskais centrs, un salīdzinot ar iespējām būvēt Marupes kaut kur ietvaros, tas process kā tāds ir krietni birokratiskāk, ir sarežģītāk, saskaņojumu ir vairāk jātaisa, un, protams, tas ir viens no faktoriem, kas bremzē. Otrais faktors, kas, manuprāt, ļoti bremzē, ir vairāk politiskais faktors, jo, ja no Rīgas centra brauc cilvēki, kuri varētu atļauties dzīvot centra, tad viņi brauc pie Rīga, viņi pērk to privātu māju, un kā mums zināms, pie Rīga privātu māju apjoms visu laiku aug, iedzīvotāju skaits arī aug. Un tur ir vērts runāt par attiecībām starp pašvaldībām, jo lielākais driveris, kāpēc pašvaldības ir ļoti ieinteresētas, lai pie viņiem būtu pēc iespējas vairāk iedzīvotāji, ir ienākumu nodoklis. Un tad savā starpā pašvaldības cīnās par to iedzīvotāju. Droši vien tas cilvēks, viņš ikdienā strādā tāpat pilsētas centra, droši vien viņš arī no rītiem vēd savu bērnus uz dārziņu, uz skolu tieši pilsētas centrā, pēc tam mums ir centra olimpiskais, visi treniņi, un tad uz vakara pusi viņi brauc uz Opažiem vai uz Ādažiem vai vēl kaut kur. Tas ir otrais moments. Trešais moments mums Covid. Covid ietekmē arī ļoti iespaidoja pilsētas centru. Tie skatlogi palika tukšāki, un tas primāri bija saistīts ar to, kad mums tā tendence bija strādāt 5 dienas nedēļa no biroja. Ar Covidu, protams, Covid laikos mēs vispār strādājam visi attālināti, un tagad ikdienā tas ir tas hibrid modelis.
2-3 dienas biroja un tad attālināti. Un, protams, tas nedot iespēju cilvēkiem pilnvērtīgi atgriezties pilsētas centrā, lai būtu tā burzma, lai būtu tā aktivitāte, salīdzinot vispār ar pre-covid laikiem. Nu, un pēdējais moments, droši vien, ko ir vērts runāt, un es šeit runātu kā pilsētas centra iedzīvotājs, nu šeit nav drošības sajūta līdz galam. Te ir čupa ar mašīnām, kuri iebrauc. Man liekas, viens no radītājiem, ko es atceros, vismaz pirms pandēmijas laikā, bija ikdiena Rīgā iebrauc 200,000 automašīnu. Un katru dienu tikpat daudz aizbrauc prom. Es nezinu, kāda ir tagad esoša statistika, bet abnormāli liels cipars. Un tad, ja tu dzīvo centrā, tu negribi dzīvot Brīvības ielā, jo tur nav droši. Tev grūti, tev bail pastaigāties ar bērniem. Es nerunāju braukt ar velosipēdiem vai kaut ko tādu. Tie visi faktori kaut kādā veidā to ietekmē. Jā, ja es varētu papildināt, tad viennozīmīgi ļoti būtisks ir demogrāfiskais faktors. Man bija tas gods pagājušajā nedēļā klausīties Harvardas Universitātes pasniedzēja Teo Nikolas lekciju par demogrāfijas tieši ietekmi uz nekustamā īpašuma attīstīšanu. Un mums ir vienkārši jāapzinās un jāpieņem tas politiskā līmenī, nekustamā īpašuma attīstīšanas līmenī, ka rietumu sabiedrība noveco. Tas ir pirmais faktors. Un tā tad pilsētas dzīve ir jāpielāgo tā, lai tā būtu draudzīga un atbilstoša senioriem. Otrs, no demogrāfiskā faktora viedokļa, ja reiz sabiedrība noveco, tā tad liela vērtība, pievienotā vērtība ir jauniešiem un jaunām ģimenēm ar bērniem. Tātad tai politikai, kas vērsta uz nekustamā īpašuma attīstīšanu, ir jābūt tādai, lai mēs radītu apstākļus, kas tiešām ir draudzīgi ģimenēm ar bērniem. Tas ir pēdējais, ko Ēriks pat minēja – Brīvības iela. Negribās par to pastaigāties, tur skatlogi ir tukši, tur ir ento joslu automašīnu plūsma, tur ir izplūdes gāzes. Tātad mēs nejūtamies droši pilsētas centrā, un tā nav pareizā vieta, kur atrasties ģimenei. Līdz ar to tas ir būtiski jāņem vērā. Jautājums tātad par politisko gribu, un, protams, šeit varbūt tad man ir vērts pieminēt, ka kaut ko jau mūsu gudrās galvas mēģina šajā virzienā darīt. Proti ministru kabinets šī gada 2. aprīlī pieņēma tādu informatīvo ziņojumu par rīcības plānu administratīvā sloga mazināšanai nekustamā īpašuma attīstīšanas jomā. Šis ir tāds ļoti plašs ziņojums, viņš aptver dažādas jomas attiecībā uz nekustamā īpašuma attīstīšanu kā pilsētā, tā arī ārpus tā. Tur daudz jautājumu skarti par ietekmes uz vidi novērtējumu, par vēja parku, piemēram, attīstīšanu un tam līdzīgi, bet cita starpā arī ir lietas, kas aptverās un kas varētu būt noderīgas tieši Rīgai, Rīgas vēsturiskā centra attīstīšanai. Tie ir jautājumi par nekustamā īpašuma reģistrēšanu kadastrā un zemes grāmatā, par jautājumi par arhitektūras konkursiem. Tas ir tas, ko minēja Ēriks, cik grūti ir attīstīt nekustamo īpašumu Rīgas centrā, kaut vai veikt renovāciju, ņemot vērā šīs ļoti daudzās un birokrātiskās prasības, kas izriet, piemēram, no ēkas vēsturiskā statusa. Protams, mēs nevaram nonivelēt to, ka ēka ir vēsturisks status, ka viņai ir, piemēram, tur jūgenda, kaut kādi aizsargājamie elementi un tam līdzīgi. Mums tas ir jāsaglabā, bet tajā pašā laikā ir jāieliek regulējumā zināma fleksibilitāte un tāda saprāta balss var būt. Kas tad ir tas aizsargājamais un par ko mēs rūpējamies un kur mēs tomēr varam skatīties vieglāk, jo mums ir svarīgi piesaistīt cilvēku centram. Tātad, ja es pareizi saprotu, valdība ir vēl tādā zināmā sākuma posmā ar šo te centieniem atvieglot to administratīvo slogu nekustamā īpašuma attīstīšanas jomā, bet vai tu redzi, ka tur patiešām varētu būt kaut kādas reālas lietas, kas to procesu ietekmētu labvēlīgi? Jā, protams, tātad šis ziņojums ir starta pozīcija, lai strādātu pie likumdošanas izmaiņām.
Un ziņojumā tātad ir identificēti tie punkti, kur būtu nepieciešamas izmaiņas. Kā vienu no tām es varbūt gribētu minēt saistībā ar būvmateriālu un būvizstrādājumu apriti. Bieži vien mums tiek nojauktas kaut kādas vecas ēkas un paliek veci ķieģeļi, veci dēļi. Būvniecības veicējiem bieži vien nav vērts vispār to izmantot un laist otrajā apritē, kas tagad būtu arī no ESG viedokļa ļoti saprātīgi un vajadzīgi, jo mūsu regulējums neparedz fleksiblu darbību, ko ar to šādiem būvizstrādājumiem var darīt. Bet, ja mēs sakārtotu to regulējumu, tātad šādiem būvizstrādājumiem mēs piešķirtu otro elpu. Un kur gan vēl labāk neizmantot šādus būvizstrādājumus, ja ne vēsturiskās ēkās? Tālāk, piemēram, par reģistrēšanu kadastrā. Mūsu kadastrā šobrīd mēs varam jaunuzbūvētu ēku reģistrēt, un pēc tam nākamais posms mums ir jāveic administratīvie procesi un vēlreiz tad jāreģistrē tās sadalīšana dzīvokļu īpašumos. Kāpēc gan mēs nevaram atvieglot šo procesu un veikt visu reģistrāciju vienā posmā? Tātad šāda lieta ir paredzēta. Viennozīmīgi tā ir diskusija par elektroniskā paraksta izmantošanas paplašināšanu, gan sniedzot dokumentus zemesgrāmatā, gan kadastrā, kas arī viennozīmīgi tikai atvieglotu dzīvi. Tas pats attiecināms uz īres līgumu reģistrēšanu zemesgrāmatā un kadastrā. Tātad ir doma, kā padarīt šādas lietas vienkāršākas, lai cilvēkiem būtu vieglāk kaut ko reģistrēt, kaut ko sakārtot pašvaldībā. Ērika saka, vai tev ir sajūta, ka mēs varam runāt par kaut kādu mērķtiecīgu mājokļu politiku attiecībā uz Rīgas centru vai Rīgu kopumā, kurā būtu piesaukt šīs te problēmas, ko jūs abi pieminējāt, sākot no demogrāfijas, beidzot ar mobilitāti un drošības aspektiem un tā tālāk? Jā, viennozīmīgi mājokļu politika ir izstrādāti vairāki dokumenti un notiek diskusijas, kādai jābūt tai mājokļu politikai. Droši vien ir vērts te sadalīt divas daļas. Viens, viss, kas jau ir izbūvēts, un varbūt mēs nerunājam tikai par centru, mēs runājam par Rīgu, mēs runājam par Purcēm, Pļāmniekiem, kur ļoti daudz cilvēku dzīvo. Un tur ir viss, kas ir saistīts ar daudz dzīvokļu māju renovāciju. Es dzirdēju ciparu, ka apmēram 350 miljoni ir vajadzīgi Rīgai. Un ņemot vērā tas visas zaļas ekonomikas tendences, visas renovācijas, Rīgai neiet diezgan labi. No otras puses ir pilsētas, kur iet diezgan labi ar renovācijām. Ir Valmiera, ir Liepaja, un nav tālu jābrauc, lai apmainīties ar to pieredzi. Un tur ir čupa ar lietām, bet, manuprāt, tagad tieši Rīgas domas ietvaros ir daudzi politiķi, daudzi entuziasti, kuri mēģina to attīstīt un uzlabot. Tad būtu tā viena daļa. Otra daļa, ja mēs runājam par jaunbūvēm, un tīpaši, ja mēs runājam par pilsētas centru, mums jau ir vairāki piemēri Rīgas centra, kur attīstītāji, viņi māk paturēt to jaunu ģimeni pilsētas centra, viņi piedāvā kvalitatīvu produktu, kur diezgan turīgas ģimenes pieņem lēmumu, ka viņi labāk paliktu centra, nevis katru dienu braukātu no Pierīgas. Un ir vērts pieminēt Merku. Daudz ko ir izdarījis Skanste, tur diezgan daudz cilvēku dzīvo. Viesturdārs, diezgan liels projekts. Ir vērts minēt Vastint, kuri attīsta Magdalenas kvartālu, un tur arī cilvēki grib dzīvot. Respektīvi, viņi dod to konkurētspējīgu produktu, kur jauna ģimene, kuri var atļauties dzīvot privātmājā, viņi izvēlas dzīvot centrā. Es domāju, ka tādiem kā Merks, kā Vastin un visi pārējie attīstītāji ir jādod vairāk to resursu, samazināt birokrātiju, lai attīstītu tos produktus ar autostāvvietām, ar terasēm, bet lai tie būtu arī naudas ziņa konkurēt spējīgākie par Pierīgu. Jo tagad Pierīgā, es pieļauju,
pa 300 000 eiro, diezgan plaša izvēle ir no tām privātmājām. Atkarīgs no izvietojuma vai no kā, bet ir liela izvēle. Es teiktu, ja mēs tagad pilsētas centra skatāmies kvalitatīvu produktu, dzīvokli, no 300 000, 400 000, 500 000, un tādas ir tās cenas, jo attīstītāji, viņi ieliek sev arī peļņu, bet dēļ tā tas biznes arī strādā, bet no otra gala tas visas pašizmaksas ir diezgan lielas. Tā ir skaita birokratiskas, tā ir skaita zemes iegade, infrastruktūras izbūve. Tas viss akumulējas tā pirkuma cena. Jā, faktiski sanāk, ka tāds apburtais loks, ko jau laikam pieminēja, ka no vienas puses demogrāfija tendences, kas attīstītājiem, kā saka, liek būt ļoti piesardzīgam vai ir vērts kaut ko jaunu attīstīt. No otras puses, ja nav šo, kā saka, piedāvājumu vai labo produktu, kā tu minēji, tad cilvēki varbūt izvēlās braukt prom. Tad ir kaut kāds veids, kā droši vien to var pārvarēt, jo tomēr mēs kā Baltijas valsts centrā esošu kultūra vēsturiski brīnišķīga pilsēta, ir tāds sajūta, ka to potenciāli tomēr neizmantojam līdz galam. Līdz galam vēl nē. Un es domāju, ka nav vērts cīnīties par tiem cilvēkiem, kuri jau aizbrauca uz to privātmāju Pierīgā. Viņi to izvēli izdarīja. Varbūt bērni izaugs, un tad viņi izdomās, ka jābrauc atpakaļ uz centru, jo te teātris ir, un mēs tad divātā vēlu vakarus. Es tev nevaru piekrist, Erika, nevajag cīnīties. Jo bieži vien, ko mēs dzirdam, tās ģimenes, kas ir izvēlējušās aizbraukt un iegādāties to privātmāju ārpusē, pēc tam viņi saprot, man katru dienu ir jābrauc uz Rīgas centru, tāpat tās bērnam skolu bieži vien izvēlas tāpat tās Rīgā. Visa infrastruktūra, kultūras dzīve, viss notiek Rīgā. Mēs tur Ādažos nevaram pat aiziet uz kinoteātri vienkārši. Mums ir jāsēstas automašīnā un jābrauc. Tātad pašvaldībai, man liekas, ir vērts cīnīties par tādām ģimenēm, jo gal beigās arī, teiksim, šā brīža pētījumi par cilvēku mentālo veselību ir skaidrs, ka cilvēks mentāli veselāks varbūt strādājot un dzīvojot pilsētā, nevis piepilsētā, kas nav lauki. Tās ir liela atšķirība, jo, piemēram, šie paši pētījumi liecina, ka tādiem pusauģiem šajās piepilsētās nav ko darīt. Un šādu iemeslu dēļ bieži vien rodas visādas atkarības un tam līdzīgi. Savukārt pilsēta piedāvā šīs te plašās pulciņu iespējas, nodarbības. Tātad ir kaut kādas šīs te vienotās kopienas, vienotās intereses, kas visiem ir svarīgas, jo cilvēks ir sociāla būtne. Tāpēc ir jācīnās gan domājot par iedzīvotāju ienākuma nodokli, gan arī par kaut kādām, subsīdijām, grantiem attiecībā uz nekustamā īpašuma attīstīšanu. Jādomā par īres tirgos vēl lielāku attīstīšanu. Jaunais īres likums viennozīmīgi bija kaut kāds grūdienis, un mēs redzam, ka arī institucionālie investori mums ir uzradušies un ir īres nami, bet vajag šeit valsts un arī pašvaldības iesaisti, lai mēs tiešām kvalitatīvu produktu radītu. Bet tāda mērķiecīga mājokļu politika Rīgā, vai tu jūti, ka tāda ir? Īsti nē, man liekas, ka tā mājokļu politika arī atbildīgie šajā politikā ir sadalīti un sadrumstaloti. Nav tādas vienotas vīzijas. Šeit es gribētu pateikt, ka mums te nav jārunā tikai par Rīgas mājokļu politiku, mums ir jārunā par Rīgas metropoles mājokļu politikas, jo tā pilsētas izplešana angliski ir tāds urban sprawl. Mēs neesam unikāli. Tur gandrīz katrai rietumu pilsēta viņi šito izgājas cauri, bet ir ļoti konkrēti mehanizmi, un tie mehanizmi ir likumdošana, plānošana, kā tu vari to apturēt. Mums uz doto brīdi diezgan viegli sarunāt ar pašvaldību, kur attīstīt ciematu. Viņam tas ir svarīgi, lai parādītos tie iedzīvotāji, bet tāda veida mēs arī izplešamies ap Rīgu. Un es varu minēt Kopenhāgenas piemēru. Tur jau, manuprāt, no 50. un 60. gadiem tur bija uztaisīts 5 pirkstu plāns. 5 pirksti ir dzelzceļa atzari no Kopenhāgenas centra. Un tad plāns bija tāds, ka mājokļus drīkst būvēt tikai ap dzelzceļa atzariem, tur, kur ir infrastruktūras sabiedriskais transports.
Un tu nedrīkstēji būvēt neko tādu, tu nedrīkstēji mainīt zonējumu. Tas bija tā kā lielas Kopenhāgenas liela vīzija, un katra pašvaldība individuāli, viņa nevarēja to vairs mainīt. Es domāju, ka mums ir jāvienojas par kaut ko tam līdzīgu, un mums ir izstrādāti vairāki dokumenti, bet nav politiskais spēks, lai par to vienotos. Un jābūs kopēja mājokļu politika pierīga. Es domāju, ka mums tas urbānais izplēšanas tas efekts, viņš ierobežotos, bet arī dod iespēju, ka cilvēki, kuri dzīvo pierīga, viņi vairāk sāktu izmantot sabiedrisko transportu. Tagad ir forši taču atbraukta ar dzelzceļu, nevajag izmantot to auto un sēdēt korķi stundu pusotru, bet var atbraukt ar dzelzceļu, ar vilcienu. Vairākas Eiropas pilsētas to dara, un ja mums ir tā pierīgas mājokļu politika, un tā ir kopējā politika, un tur nav dažādas intereses pašvaldību starpā, tad es domāju, ka mēs tad arī varam fokusēties uz to tukšo centru, jo tad šeit būs izaugsme. Tas Kopenhāgenes piemērs arī ļoti labs, manuprāt, arī no tāda viedokļa, ka, ja ir kaut kāda vienots redzējums un kaut kāds spēles noteikumi, tad varbūt kādam viņi nepatīk. Ja? Kāds varbūt negrib dzelzceļu, bet viņam ir jārēķinās ar to, ka tādu viņi ir un vispārējie saprot vienkārši, uz kuriem tas virzās, bet Rīgā tas acīm redzam pietrūkst. Ilga, tu gribēji? Jā, es gribēju papildināt par šo te pašvaldību sadarbību. To, ko es redzu no savu klientu piemēriem, ir tas, ka tā ir vāja vai pat nekāda. Jo ir skaidrs, ka, piemēram, Mārupe ir ieinteresēta kādas konkrētas Rīgas pašvaldības satiksmes mezglu attīstīšanā un sakārtošanā. Pirmkārt, mūsu likumdošana faktiski Mārupē neļauj ar savu budžetu iesaistīties šādā projektā. Tātad ir jāmeklē citi risinājumi. Otrakārt, šeit uzreiz rodas tāda pašvaldību konkurence. Konkurence tātad par to pašu ienākumu nodokli. Ja, mēs jums ieguldīsim jūsu infrastruktūrā Rīga, un tad ko mēs saņemsim pretī? Respektīvi, pašvaldību sadarbība ir ļoti vāja vai nekāda, un šeit ir vieta likumdošanas izmaiņām, un arī jāmaina tas skats un tā domāšana pašvaldību vadībām, deputātiem. Jo tas nav tikai mans mazais ciemats, manas robežas. Jā. Es vienu reizi apskatījos Google Maps, un es iesaku visiem paskatīties. Pamēģiniet atrast, kur ir robeža starp Rīgu un Mārupi. Ir tīpaši tur privāta rajonu Bieriņa. Es nevarēju atrast, kur tad īsti beidzas Rīga un sākas Mārupe. Jo, manuprāt, tā administratīva robeža tika novalta kaut kādas 70. gados. Un neviens to robežu vairs nav pārvilcis. Un, manuprāt, Mārupe ir Rīga pēc būtības. Tad sadarbojamies. Nevis tad sākam, šitie ir lieli un mēs esam mazi un mēs nevaram atļauties, un tad Rīgiem ir jāatbalsta. Un Rīga saka, hei, bet visi izmanto mūsu infrastruktūru, un jūs vēl tos iedzīvotājus no mums tur čiepat nost. Bet tā ir tā reāla situācija, kas šobrīd notiek. Tas tieši tā arī ir, jā. Jā, sadarbojamies, tas laikam ir viens no visgrūtākajiem vārdiem pēdējos 30 rastīti gados. Bet cerams, ka mainīsies. Bet, ja mēs pārlēktu no Mārupes atpakaļ uz Rīgas centru, uz vēsturisko centru, te jau tik pieminēti vēsturiskā centra ierobežojumi, bet vai jūs redzat, ka te būtu kaut kas maināms, atvieglojams, samazināms? Jā, kā viens no aspektiem, tātad šie arhitektūras konkursi, arhitektūras vērtību izvērtēšana, piemēram, pie renovācijas, kas ir saglabājums, kas nav, tur noteikti ir jābūt daudz elastīgākai pieeja uz saprāta balsi balstītai, plus tas ir vēsturiskās zemes vienības. Mēs nevaram attīstīt vienotus projektus Rīgas centrā, tāpēc, ka ir jāsaglabā vēsturiskās zemes robežas. Jautājums, es nezinu, piemēram, tur, kur Skanstes apvidū attīstās, piemēram, Verde ofisu biroju mājas, tur ir arī kaut kādas vēsturiskās zemju robežas. Kāpēc tur,
kur faktiski šobrīd ir pļavas neattīstītas, nevar apvienot tos īpašumus. Bet vēsturiskā zemes robeža cik senā vēsturē? Viņas pirms 40 gadiem tiek skatītas. Pirms 40. Jā. Tātad tur ir jābūt kaut kādai loģikai, kaut kādam saprātam, tā lai iekškvartālā varētu apvienot to kvartālu un apbūvēt kā vienotu veselu, jo tad, man liekas, šim attīstītājam arī vislabāk tiks piedāvāta iespēja uztaisīt dažādu mērķu nekustamo īpašumu, lai tur būtu gan dzīvojamais, gan biroji, gan medicīnas pakalpojumi, gan varbūt bērnu dārzs, aptieka un tam līdzīgi. Ja viņam ir jāoperē pa 3 dažādiem gabaliem turpat blakus esošiem, viņš nevar to vienoto vīziju radīt. Ja tas maksā daudz dārgāk. Ēriks noteikti to var daudz labāk pakomentēt. Tātad, un šis ir iekļauts ministru kabineta ziņojumā. Tātad es ļoti ceru, ka arī būs kaut kādas likumdošanas izmaiņas, jo kas ir šobrīd daļa šo te arhitektūras jautājumu tiek risināti pašvaldību saistošo noteikumu līmenī. Tas nozīmē, ka dažādās pašvaldībās kritēriji dažādi, katrs risina savādāk. Kaut kādas lietas mums ir jāpaceļ likumu un ministru kabineta noteikumu līmenī noteikti, lai tā pieeja būtu vienota, sapratne būtu vienāda. Ērika, jaunas mājas vēsturiskajā centrā, vēsturiskajā Rīgā. Ir savienojums vai nav? Es vairāk gribētu runāt par to, ka Rīgai ir jāpasaka, kur ir prioritāra attīstības teritorija. Piemēram, tā ir Skanste. Tad pilsēta saka, ka mēs 3-4 gada laikā pievilksim tādu un tādu infrastruktūru. Mums bija tramvajs kaut kāds, kurš gandrīz tika pārvilkts. Visi attīstītāji, nekustamais īpašums bija ļoti pozitīvi noskaņoti pret šo, jo tā ir infrastruktūra. Un ja mums būtu tur tagad tramvajs vai kaut kāda cita veida infrastruktūra, es esmu pārliecināts, ka mums to projektu būtu jau vairāk tā Skanstē. Es nerunāju tikai par birojiem, es runāju arī par daudz dzīvokļu mājām. Bet es domāju, ka tas ir tas, kas šobrīd pietrūkst ar kaut kādu ļoti konkrētu vīziju no pilsētas ietvaros. Ja mēs runājam par vēsturisko, ja mēs runājam par tiem namīpašumiem, ko ir jārunā, tā mēs pilnīgi visam piekritu to, ko Ilga teica, bet tur būs arī nianses, jo tā, kā būvēja tas mājas agrāk un ņemot vērā visu insulācijas likumdošanu, normatīvus un ņemot vērā tas, ka jāsaglabā tie apjomi, tur ir diezgan grūti izveidot kvalitatīvo dzīvojumu apjomu. Tur diezgan viegli pārbūvēt un rupji runāt, nogriezt nelielas dzīvoklišos, kas varētu būt labs produkts priekš īres tirgus, tas varētu būt labs produkts pret attiecību uz cilvēkiem, kuri vēl bez ģimenes, bet viņi jau gribētu kaut ko nopirkt sev īpašuma. Jā, bet kopumā rādīt atkal konkurence pierīgas privātmāju un tam vidējam sapnim par savu terasi, māju, Volvo un suni, tad mums, es domāju, ka tur fokus uz jaunbūvēm. Tātad faktiski tu piekrīti, ka Rīgas centrā būtu jābūt vietām vai rajoniem, kur var būvēt jaunbūves, vai ne? Viennozīmīgi, viennozīmīgi. Un tad, ir mums kādi centra rajoni, kur to zemes gabalu ir ļoti maz, jo viss ir sabūvēts, bet no otras puses mums ir zemes gabali, kur var attīstīt. Ir Skanste. Tagad mums skan Andreja sala ar cik tur 3 miljārdu eiro ieguldījums. Bet tas ir ļoti vārens, milzīgs projekts, un tur ir vienkārši zemes gabals uz dotu brīdi lielākoties. Es domāju, uz tādiem projektiem, uz tādiem rajoniem ir jāfokusējas, jo tur var radīt to produktu. Jā, bet arī vēsturiskā centra ietveros joprojām ir ļoti daudz tukšu vietu vai kur ir nojaukti grausti un tam līdzīgi. Tātad šeit
tai pieeja jābūt tādai, lai tieši tā, lai attīstītājs var apvienot gabalus, fleksibli darboties un radīt tādu produktu, kas tur ir iespējami labākais. Nevis visu ierobežojumu dēļ iespējams vispār atteikties no tā gabala attīstīšanas. Kas jūsuprāt būtu tās pašas neatliekamākās, varbūt dažas tādas vairāk vai mazāk piezemētas lietas, konkrētas lietas, kas būtu darāmas, lai tā Rīga patiešām reāli atgūtos un būtu Baltijas centrā kā viena vitāla un forša pilsēta, kur gribās būt un dzīvot? Ja no juridiskā viedokļa, man liekas, mēs pa maz izmantojam iespējas, ko mums piedāvā Eiropas fondu naudas, piemēram, ilgspējas fondi. Mums nav regulējuma, bet tur būtu jāmeklē šie risinājumi, kā, piemēram, piesaistīt naudu grantiem, lai aizpildītu pirmā stāva telpas, lai tās nestāvētu tukšas, lai palīdzētu šādās telpās ienākt mazajiem nomniekiem, kas tur varētu radīt savu veikaliņu, savu kafejnīcu, savu kaut kādu, bērniem pulciņa vietu. Vienalga, tiem jābūt tātad kaut kādām atraktīvām metodēm, kā piesaistīt šos te nomniekus. Un tajā pašā laikā, lai apmierinātu iznomātāju tomēr tā kā tiesības un iespējas sekt izdevumus par šīm telpām. Un otrs, tās, man liekas, lai vai kā ir kaut kādas subsīdijas un atbalsti īres namu izveidošanai Rīgas centrā, lai varētu piesaistīt jaunus cilvēkus, studentus, tikko nodibinātas jaunās ģimenes. Tātad, lai mēs pēc iespējas vairāk piesaistītu cilvēkus Rīgas centram un vilinātu viņus prom no kaut kādiem tālākajiem rajoniem vai no pierīgas rajoniem. Un šeit es droši vien papildinātu ar to, ka, ja mēs fokusējamies uz to iedzīvotāju atgriešanas centra, tad tur no otras puses ir jādomā par to drošību, ko es biju minējis, ka viens no faktoriem, un ja mēs runājam par drošību, tad tur tā skaita ir jautājums par ceļu satiksmi. Kā samazināt vai kā nodrošināt, lai iedzīvotājiem būtu drošāka sajūta, iet uz parku, braukt ar velo, jo tie cilvēki, kas dzīvo centra, viņi labprāt pārvietotas vai ar kājām, vai ar velosipēdu, vai ar skūteri, un mazāk ar auto. Un mums ir jārunā par zemo emisiju zonu. Tā ideja bija iepriekš, bija pētījumi par to, bet nekas nenotika. Bet šīs ir viens no instrumentiem, kā ierobežot to ienākošo auto plūsmu tieši pilsētas centros, un daudzas pilsētas strādā ļoti veiksmīgi. Mums ir jārunā par to, kā dot piekļuve tai saucamai zaļai infrastruktūrai un zilai infrastruktūrai. Zem zaļas infrastruktūras, es domāju, parki un zila infrastruktūra, kas ir viss saistīts ar ūdeni. Mums ir joprojām ļoti ierobežota minimāla piekļuve un infrastruktūra attiecībā uz Daugavu. Brīnišķīgs resurs, ko varētu izmantot, bet nav politiskais, varbūt nav finansiālais kaut kāds fokus, lai to atrisinātu. Mēs varam 100 reizes runāt par to krasmālu, bet kāds tomēr uzdrošinātu savienot Vecrīgu ar krasmālu un lai tur auto pazustu, es pieļauju, ja tur dabūtu klāt kaut kādas pasākumus izklaides, tā būtu vieta, kur rīdzinieki ietu atpūsties. Un tas noteikti ir saistīts atkal ar šo te zemo emisiju zonu, ko tu minēji. Gribam vai negribam, mums būs jādomā par autotransporta ierobežošanu Rīgas centrā. Tās būs maksas, stāvvietu maksas, iebraukšanas maksas. Tas ir ļoti nepopulāri lietas, ko mēs tagad runājam. Es zinu, ka es esmu nepopulāri. Viennozīmīgi stabiņus un atkal velo infrastruktūrai viņa nevar būt vienkārši norobežota ar baltu strīpu. Viņai jābūt fiziski norobežotai. Un tad pa to var braukt visi skūteri, velosipēdisti, tajā skaitā to var izmantot neatliekamā medicīniskā, piemēram, transporta vajadzībām. Tā kā to Eiropa jau sen ir pierādījusi. Nē, absolūti, es par transportu pilnīgi piekrītu. Man šķiet, tur arī ir tāds bišķiņ status
jautājums, kurš varbūt ar laiku izzudīs, ka tā mašīna ir kaut kāds status simbols, kas jau man šķiet jaunākā paudzē vairāk tā nav, un paldies Dievam, ka nav. Un tas transports droši vien, ka ir viens liels jautājums. Paldies, saku šodien lielu paldies Ilgai un Ērikam, brīnišķīgs skats uz Rīgu. Kad jūs tā runājat, tad tiešām izklausās, ka Rīga ir viens kaut kāds brīnišķīgs resurss, kur mēs neizmantojam. Bet mums ir ļoti skaista pilsēta. Jā. Mums tikai jāmīl tā pilsēta un jādara maksimāli tās labā, lai cilvēki šeit justos ērti. To arī novēlam. Tad arī Rīga būs dzīva. Lai būtu šī sadarbība šeit arī pieminētā. Un ja kādam klausītājam ir kādas idejas vai jautājumi par Rīgas attīstību, tad droši Eleks Kļaviņš Facebook lapā gaidīsim jūsu reakcijas. Paldies! 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 Espresso ar Eleks Kļaviņš. Koncentrētas sarunas par aktualitātēm juridiskajā jomā.